Talsos ir 3 Junior Achievement Latvija dalības skolas, un viena no tām Talsu otrā vidusskola, kur skolāni aicināti mācīties uzņēmējdarbības programmā no 10. līdz 12. klasei. To savulaik ieviesa bijusī skolas direktore Elga Vērdiņa, taču šobrīd turpina direktors Oļegs Solovjovs. Tie ir tie pirmie soļi uzņēmējdarbībā, kas ļauj jau jauniešiem saprast, vai nākotnē viņi kļūs par uzņēmējiem, vai viņi savu dzīvi saistīs ar uzņēmējdarbību. Katru gadu mēs komplektējam vienu klasi, kur skolēni izvēlās uzņēmējdarbību. Lai sasniegtu visaugstākos mērķus uzņēmējdarbībā, uz tiem taisnā virzienā neapstājoties jāiet. Tā arī Talsu otrās vidusskolas absolvents Jānis Krievāns 19 gadu vecumā piepildīja savu sapni, kļūstot par jaunāko Junior Achievement vadītāju Eiropā. Pirmie gadi bija grūti Eiropā, jo man tiešām neuztvēra nopietni, jo tie ir cilvēki ar milzīgu pieredzi izglītības jomā, citi ir bijušie augstskolu rektori. Tur ir citu pieredžu un kalibra cilvēki, un te esmu es bez augstākās izglītības, kurš ir tikko no skolas soli. Taču Jānis nepadevās un ar saviem darbiem pierādīja, ka tikai darot var strauji sasniegt labākos rezultātus un iegūt citu vadītāju uzticību. Un tieši ar savu stāstu viņš iedvesmo arī citus Talsu otrās vidusskolas audzēkņus. Manuprāt, lai ieinteresētu jauniešus, tagad ir bišķiņ jāparāda tas galējais rezultāts, kāds ir iespējams. Tas, protams, ir finansiāla brīvība, daudz ceļot, tur pieņemsim smukas mašīnas, smukas mājas. Līdz ar to pamēģinot, tas jau tā kā pats par sevi aizies. Ļoti noderīgi ne tikai biznesa veidošanā, bet arī vispār ikdienā. Tas palīdz sarunāties ar citiem cilvēkiem, palīdz veidot jaunus draugus un saprast, kā vispār notiek ne tikai biznesa veidošana, bet arī finanses, kas noteikti ir vajadzīga ikvienam, jebkurā dzīves daļā. Jānis Krievāns dalījās ne tikai ar sasniegumiem, bet arī ar dažādiem ieteikumiem, kā jau saulaicīgi radīt par sevi labāko iespaidu. Jā, arī mēs piedalāmies un pretendējam uz konkursiem vai mūsu gadījumā pat līderu programmu. Mums ir svarīgi, lai jauniešiem sociālie tīkli ir solīdi, lai viņi ir reprezentabli. Sociāliem tīkliem ir jāpieiet nopietni, jo tā ir publiskā vide, kuru redz visi, un tā ir mūsu vizītkarte. Šobrīd Junior Achievement Latvija programmā reģistrēti aptuveni 1600 skolānu uzņēmumi dažādās nozarēs. Talsu otrās vidusskolas direktors atzīst, ka skolāniem ir daudz neiedomājamas un oriģinālas idejas. Ļoti trakāks idejas, jo interesantāk dzīve mums kā skolai, jo interesantāk dzīve man kā direktoram. Un īstenībā tās idejas, ko jaunieši realizē un pēc tam piedalās konkursos, iegūst godalgotās vietas, jau arī mums kā skolai ļauj saprast, ka arī tās trakās idejas ir tomēr ejošas. Pieredze rāda, ka jo ātrāk skolāni sāk strādāt pie savām idejām, jo veiksmīgāk un ātrāk tiek sasniegti labi rezultāti. Niceta Anna Stariņa, Ģerds Grenevits, TV9 Pakalni.